Mans vārds ir Juris. Šogad es lasīju RTO Rīgas biznesa skolā zināšanu pārvaldības kursu MBA studentiem. Vienā no lekcijām uzaicināja pie sevis ciemos Sandru un Mārci no Ideja Talkas. Viņi arī bija tik laipni atnāca un nodemonstrēja ne tikai runās, bet arī darbos Ideja Talkas formātu. Kā uzskatāmākais no šī formāta ir, ka tas ir ātrs veids, kā rast risinājumus. Tas ir ātrs veids, kā savienot cilvēkus, darīt gribošus cilvēkus un savienot viņu domu telpas. Tas atklāja arī tās domas un idejas, kas atrodas ārpus tipiskajām cilvēku ikdienas sarunām vai darba sarunām un pietver klāt to papildus lauku, kas turpat blakus stāv. Latvijas situācijā, kur ir pārsvarā mazie uzņēmumi, lai sanāktu kopā ne tikai uzņēmumu iekšienē, bet paaicināt partnerus, paaicināt piegādātājus, paaicināt galvenos klientus un kopā nākt pēc šiem risinājumiem un risināt padarīt dzīvi labāku visiem iesaistītiem. Jau esošiem uzņēmumiem liela daļa tomēr ir tāda, kas skatās uz sevi noslēgtā rāmī. Tas ir mūsu uzņēmums, lūdzu nelainiet viņā iekšā, mēs zinām labāk. Tajā pat laikā šādā veidā tiek palaists garām daudzas iespējas, vai tie būtu jauni produkti, vai tie būtu jauni tirgi, vai tie būtu jauni pakalpojumi, kā labāk strādāt ar klientiem, jo vienkārši viņi tiek uzzināti.